Mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas, pirmos 13 pantus. Bet Jēzus, svētā gara pilns, aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tūkstnesi vadīts 40 dienas un vēlna kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad vēlns viņu uzrunāja. Ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena. Tad vēlns viņu uzveda kalnā un vienā acu mirklī rādīja tam visas pasaules valstis. Un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota. Un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūgsi, tad viss tas būs tavs. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu un viņam vien kalpot. Tad tas aizveda viņu uz Jeruzālemi un nostatīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā, jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevis dēļ pasargāt tevi. Un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja viņu līdz turpmākam laikam. Dievs, mēs īpaši lūdzam, ka šī rakstvieta var mums ko nodot, var mums ko mācīt, var mums dot ko praktisku lietošanai. Tēvs, mēs lūdzam, ka šī rakstvieta pieiet pie katra tā, kā viņam šajā brīdī, šajā dzīves situācijā, šajos apstākļos tas ir visvairāk vajadzīgs. Tēvs, tur arī paļaujamies uz tavu garu, ka tu runās tā, ka katrs atsevišķi to spēj saprast, pieņemt un lietot. Tēvs, svētī šo brīdi pie tavu vārdu. Amen. Lūdzu, sēdieties. Kristiešu draudzēs un starp kristīgiem cilvēkiem ir šie tādi ļoti divi lieli centrāli svētki, kuri būtībā vienmēr tiek arī svinēti. Ja, tie ir Ziemassvētki un Lieldienas. Tie, protams, nav visi, bet tie skaļākie iespējams. Abi šie svētki iezīmē tādus divus ļoti svarīgus Jēzus dzīves notikumus, kur būtiski ietekmē miljoniem cilvēku dzīves. Un Ziemassvētkos, kurus mēs nesen esam aizvadījuši, tā ir Jēzus dzimšana, kad cilvēkiem tiek dots vienīgais iespējamais glābējs. Ja, tas ir milzīgs notikums, kur vārds tapa miesa, ja, Dievs kļūst par cilvēku, kā vienu no mums, lai tiktu galā ar mūsu grēku problēmu, kurš ienāk, lai dotu mums savu veidu dāvanu, pats sevi,
to brīvo pieeju pie Dieva. Ziemassvētkos tas ir tas sākums, šī te ienākšana. Tad tur ir lieldienas. Un tā ir Jēzus nāve, Jēzus augšām celšanās, kur tiek izdarīts viss, lai katrs cilvēks šo glābšanu, šo te grēku piedošanas dāvanu varētu saņemt. Ziemassvētkos tas vēl nenotiek. Tur ir pasludināts, ka tas būs. Bet ar šo te lieldienu notikumu mēs ieraugam, ka tur tiek dots, tur tiek izdarīts viss, lai tas varētu būt mūsu dzīvēs. Bet starp šiem abiem diviem lielajiem Jēzus dzīves notikumiem, dzimšanu un nāvi, tur ir 33 gadi. Turklāt tikai tie pēdējie 3 ir tas laiks, kurā Jēzus līdz galam saprot un izpilda sev to doto uzdevumu, kāpēc viņš Ziemassvētku, šajā laikā, Kristus dzimšanā, kāpēc viņš nāca šai pasaulē. Te pēdējie 3 gadi ir tas kulminācijas piepildījums. Glābt šos te cilvēkus, visu cilvēci, visu radību patiesībā. Un šo te pēdējo 3 gadu laikā arī notiek šis te kārdināšanas notikums, kad Jēzus bija tuksnesī. Un kā es to redzu, kā es to pamanu no rakstiem, tad šis kārdināšanas notikums ir arī viens no vissvarīgākajiem brīžiem, kas Jēzum bija jāizdzīvo, pirms viņš sāk jebkādu savu aktīvu darbošanos, kalpošanu pie cilvēkiem. Bez šī nevarēja. Un ir vērts to mazliet smalkāk apskatīt. Varbūt kādiem rodās jautājums, bet mācītājiem, kāpēc 1. janvārī par kārdināšanām jau ir jāsāk. Jā, tāpēc, ka iespējams jūs jau 1. janvārī tikāt kārdināti nebūt šeit, nenākt. Kāpēc vajag lūgt? Ir taču jauns gads, kur var tā miegaināk iesākt. Kārdināšana ir kaut kas, kas notiek nepārtraukti. Līdz ar to šis ir ļoti svarīgs punkts. Un pirms mēs ieejam tur kādās smalkākās lietās par šo te Jēzus kārdināšanu, ja tur ir kaut kas pavisam īsi, kas notiek pirms Jēzus iet uz šo tuksnesi šajās 40 dienās. Jēzus nu pat ir ticis kristīts no Jāņa Kristītāja. Tur ir noticis kaut kas ļoti īpašs, svētais gars kā balodis, nolaidies uz Kristu. Tur ir bijuši arī šī te balss no debesīm, kur Dievs apstiprina, ka šis ir viņa mīļais dēls. Un pēc šiem notikumiem mēs redzam, tur ir tāds interesants teikums. Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas prom. Un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas. Svētais gars ved Jēzu šajā tuksnesī. Un Mateja evaņģēlijā arī ir šis notikums. Tur ir teikts, ka Jēzus tuksnesī gavēja šīs 40 diennaktis. Un šī svētdiena nebūs par gavēni, kaut arī šeit ir gavēņa notikums. Tas būtu atsevišķs temats, bet īsi sakot, ja, tas ir tāds laiks, ko cilvēks izmanto, lai viņš būtu īpašā tuvībā ar Dievu. Tie iemesli, kāpēc cilvēks ir izvēlējies iet gavēnī, var būt atšķirīgi, tie nav vienādi. Ja, visbiežāk gavēnis tiek lietots gadījumos, kad ir vajadzīga kāda
skaidrību iespējams par kādu jautājumu, kad ir jāiestājās par kādā īpašā aizlūgšanā, un kad ir vajadzīga kaut kāda gudrība pareizi rīkoties. Ir cilvēki, kas pirms vakarēdienu ietur gavēni, kas ir normāla prakse to darīt. Un, ziniet, ir gavēņa laiks citās konfesijās, arī tas ir labi, arī to var darīt. Bet gavēnis nav tas centrālais, par ko šodien es gribu runāt, kaut gan gavēnis fonā šeit noteikti ir. Jēzus tieši to arī dara. Viņš iet tuksnesī, gavēnī, bet es nezinu, vai jūs to uzreiz tā pamanījāt, ka visas aprakstītās Jēzus, visas aprakstītās velna kārdināšanas notiek uzreiz pēc šīm 40 dienām, kur Jēzus bija kādā īpašā tuvībā ar Dievu. Bet nekas nav teikts par to, ko tad Jēzus bija sapratis pēc šīm 40 dienām savu tēvu klātbūtnē. Par to mēs maz ko zinām. Varam nojaust, bet tā tieši tas nav atklāts. Skaidrs ir tikai tas, ka viņš tur tika kārdināts. Un kaut arī šī notikuma aprakstā par to nav runāts, es gribu jums parādīt iespējams kādu mazliet savādāku skatu punktu uz šīm 40 dienām tuksnesī. Kāpēc tās varēja būt tik ļoti svarīgas? Un es ticu, ka bija. Redziet, Svētie raksti mums tādās nelielās epizodēs tomēr rāda priekšā, ka Jēzum jau no dzimšanas brīža nebija skaidri pilnīgi visi uzdevumi, kas viņam būs jāpaveic šo 3 gadu laikā pēdējā līdz viņa nāvei. Ar to es gribu teikt, ka pirms šīm 40 dienām tuksnesī visticamāk, un ir kāds epizodes, kas to rāda, Jēzum nebija pilnīgi skaidrs viss Dieva plāns par to, kā tad tieši cilvēki saņems visu šo te pestīšanu un glābšanu. Mums reizēm ir tāds priekšstats, ka Jēzus dzimšanā vārds tapa miesa, un tur jau, ja Jēzus bērnam silītē ir pilnīgi viss skaidrs, kā viss notiks. Jo viņš taču ir 100% Dievs, kas ir pilnīgi patiesība, bet arī 100% cilvēks, kas ir patiesība. Reizēm mums ir tāds priekšstats, ka vienmēr Jēzus visu 100% zināja un viņam nebija jautājumu. Redziet, tik pa laikam parādās tādas epizodes, kur Jēzus iet pie Dieva, pie savu tēva, kādas lietas noskaidrot. Viņš pats kādā brīdī teica, es daru tikai to, ko es redzu, ka mans tēvs dara. Ja tur ir tāda aizvien sekošana savam tēvam, Dievam, lai saprastu, ko viņam jādara. Ar to es negribu teikt, ka Jēzus ir staigājis, neko nezinot, kas būs, kas notiks. Ļoti labi viņš zināja, un jo tuvāk visas šīs te īpaši krustā sišana un augšām celšanās nāca, jo labāk tas viss atklājās. Bet ne no paša sākuma viss ir bijis pilnīgi skaidrs. Un tas atklājās pamazām, un 40 dienas tuksnesī ir ļoti saistīts ar to. Kā atklājās arī tas plāns, kā Kristum šī te glābšana būs jānes arī priekš mums visiem.
Un Svētais Gars ved Jēzu uz gavēni, ved Jēzu uz tuksnesi, vismaz šo divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai būtu šī nošķirtā vide, vieta, kur Kristus varētu būt kopā ar savu tēvu, un kur šis plāns par to, par nākamiem kalpošanas soļiem, kur vēl kalpošana nav nekāda sākta, kur ir šī saruna, komunikācija Kristum ar savu tēvu, kā tad tas notiks? Ko tad tu darīsi? Un es apzinos, ka tas nav Bībeles teksts, ka es varētu tā teikt, ka es zinu to tiešo sarunu, ja kas gavēņa laikā tur ir starp Kristu un tēvu. Bet šis gavēns ir vajadzīgs tieši pirms lielās kalpošanas. Un otrs iemesls, jā, Kristus ir tas arī 100% cilvēks, kuram ir uz savas ādas jāizjūt, kā tas ir būt velna kārdinātam, ko mēs visai labi pazīstam. Bet bija tas jāpazīst arī Kristum. Kā tas ir būt kārdinātam, nepaklausīt savam debes tēvam, Dievam. Un pēc 40 dienām tuvā kontaktā ar Dievu Kristus ir ieguvis skaidrību par to, kā tad pievērst cilvēks Dievam un kas ir nākamie soļi. Un to, ka tā skaidrība ir, mēs redzam nākamajos kalpošanas soļos, ko viņš dara. Un tieši tad, kad Jēzum pēc šīm 40 dienām ir bijis šis īpašais laiks ar Dievu, es ticu īpaša skaidrība par nākamiem soļiem. Tieši tad sākās velna kārdināšanas. Un turklāt, vismaz kā es to redzu, tad šie 3 velna kārdinājumi ir arī veids, kā savā ziņā velns kārdina Jēzu nepaklausīt Dievam attiecībā uz to, kādā veidā tad Jēzum vajadzētu vest cilvēkus tuvāk Dievam. Šajos kārdinājumos arī tāda šķautne ir pamanām. Pavisam īsi tos kārdinājumus apskatot. Tas pirmais, pārvērt akmeni par maizi. Protams, tas acīm redzamais, ja, pārvērt, tu to vari, remdini to savu izsalkumu ar barību uzreiz, ar maizi. Ja, krīti tajā, ka tev tā miesa ies pa priekšu. Jā, tas tāds acīm redzamais kārdinājums priekš Kristus, un jā, tā tas ir. Sātans Jēzus izsalkuma brīdī cenšas panākt, lai viņš apsver iespēju, iespējams darīt vēl kaut ko attiecībā uz to, kā tad cilvēkus pievērst pie Dieva. Un redziet, tā ir arī viena no lietām, kur daudzi kristieši klūp. Un Sātans šo izspēlē ļoti iespējams arī pie Kristus. Redzi, Jēzu, tu vari arī tos cilvēkus censties pievērst pie Dieva arī ar šādu materiālo vajadzību nodrošināšanu. Ēdiens, drēbes, nauda. Arī tā tu vari. Pārvērt akmeni par maizi. Nodrošina šiem cilvēkiem šīs lietas, ar to būs labi. Tad viņi arī nāks pie Dieva. Es ticu, ka arī šāda veida kārdinājums, un tur tiek kārdināts tas plāns, ko gavēņa laikā Kristus no savu tēva varbūt satvēris, kā tad spērt tos nākamos soļus, kā panākt, ka cilvēkiem attiecības ar Dievu tiek atjaunots.
Pārvērt akmeni par maizi. Dod arī cilvēkiem. Jā, ņem pats arī. Tu jau varēsi izsalcis, bet cilvēkiem arī. Dod viņiem tos materiālos labumus. Un mēs zinām, ka šodien tas ir viens no āķiem. Ja mēs sāktu, kā mūsu, piemēram, Kuldīgas Baptistu draudzē, teikt, ka mēs jums dosim materiālus, kādus labumus, mēs jums dosim ēdienu, mēs jums dosim apģērbu un iztiku, iespējams, šeit būtu daudz vairāk cilvēku. Ļoti iespējams. Un es nesaku, ka šīs lietas kādā brīdī nav jādod, bet ja tas būtu tas centrālais uzsvars, nāciet šeit, te jums būs tas nodrošinājums šīm te pamatvajadzībām, cilvēki iespējams būtu daudz vairāk. Bet tas nav tas veids, kā Kristus ir paredzējis, ka nāk šī te glābšana. Tas nav tas plāns, kas ir satverts no Tēva. Dod viņiem labumus, tad viņi tev ticēs. Tur ir vēl viens kārdinājums. Pielūdz mani, un es tev došu visu varas pilnību un godību. Jā, pirmkārt, Sātans jau mēģina pievilt Jēzu ar meliem, ka viņam vajag iegūt varu un godu, kas Jēzum jau pilnā apmērā pieder. Viņam ir jau visa varas pilnība un godība. Un tomēr pielūdz mani, tad tev būs. Bet šeit fonā var būt atkal tāds velna kārdinājums, jeb šāviens pa to plānu, kā tad pievērst tomēr tos cilvēkus. Kā pievērst tos cilvēkus pie tā, lai viņiem būtu attiecības ar Dievu. Un tā doma ir, Jēzu, tu vari sākt pievērt acis uz grēku, gluži tāpat kā to dara cilvēki. Un, ziniet, Sātans jau ļoti viltīgi. Viņš zina, ka cilvēki bieži dažādos formātos pielūdz Sātanu. Pielūdz elkus, dažādas lietas, dažādas izklaides. Jēzu arī to var sākt pievērt acis uz grēku, tāpat kā to dara cilvēki. Pielūdz man uz īsu brīdi, un tu dabūsi ļoti daudz ko. Ja nedaudz atvieglo savus prasības pret cilvēkiem un arī pats pret sevi. Pielūdz, un tev būs viss. Mazliet piekāpies ļaunumam, un cilvēki tev sekos. Mazliet piekāpies grēkam, un cilvēki tev sekos. Vai tad draudzē arī mums kādreiz nav tā, ka ja mēs atļautu, ka šis vai tas grēks vairs netiks tik smagi uztverts, vai cilvēkiem kādā brīdī nebūtu, vismaz kādiem, tāds zināms atvieglojums, šeit es varu palaist brīvāk, tad es arī uz šo draudzi varētu tā kā nākt, ja, te uz mani tik stingri neskatīsies. Tāds atvieglojums. Mazliet piekāpies kādam grēkam, kādam ļaunumam, un cilvēki tev sekos. Vai šāds būtu bijis šāda būtu bijusi tā Tēva un Kristus saruna 40 dienu laikā par to, kā kalpot cilvēkiem. Mazliet piekāpies kaut kādām grēka prasībām, un cilvēki tev sekos. Vai tā tas būtu bijis? Nē, es domāju, ka absolūti nē. Sātans, protams, viņš piedāvā praktiski, ja izdodas. Turpat Jēzus, ka tiešām kaut kā klūp pats kārdinājumā un pielūdz tur uz vietas. Bet tas ir arī kārdinājums par to,
kas Jēzum būs tālāk jādara attiecībā uz kalpošanu cilvēkiem. Un tad tur ir trešais kārdinājums. Lec lejā no tempļa jumta, es to saviem vārdiem saku, jo Dievs jau tik un tā tevi izglābs. Eņģeļi būs klāt. Nebūs nekāda nosišanās no tā lielā kritiena, tevi izglābs. Lec lejā. Ja, tās Jēzus atbildes, es viņu šobrīd īpaši nekomentēju, bet arī viņš ir ļoti svarīgs. Tā Jēzus atbildi ir, tev nebūs kārdināt savu Dievu. Ja, citos tulkojumos ir nedaudz skaidrāk tas pateikts, tev nebūs izaicināt Dievu. Būtībā ar kaut kādām muļķībām, kāda jēga ir uzkāpt uz tempļa jumta, lai lektu zemē no viņa. Tā ir muļķība. Tas būtu tāpat, kā es jauno gadu gribētu atklāt no Kuldīgas tilta, pamēģinot lekt iekšā ventā. Vai tā būtu baigi gudrā rīcība? Nē. No tempļa jumta lekt ar nekā gudra tur nav. Bet it kā izaicināt Dievu. Jēzus jau to varēja atļauties kaut kādā mērā. Tie eņģeļi jau tā arī būtu nākuši, nebūtu jau nekas slikts noticis, bet kāpēc tā darīt? Kāpēc kārdināt Dievu ar kaut kādu muļķīgu rīcību? Bet zem šī apakšā vēlreiz. Vai tur ir kāds sātana veids, formāts, kā viņš gribētu izmainīt to plānu? Kā Jēzum rīkoties, lai cilvēki viņam sekotu? Kas būs ļoti svarīgi pēc visiem šiem tūkstnešu notikumiem. Ka cilvēki seko Kristum. Rādi brīnumus. Galvenais brīnumi. Dziedina slimības, cel cilvēks augšā no mirušajiem, staigā pa ūdens virsmu, pārvērt ūdeni vīnā, dari to un cilvēki tev ticēs. Vai Jēzus to nedarīja? Darīja. Bet vai tas bija galvenais, uz ko viņš lika uzsvaru, lai cilvēki sekotu? Vai tas bija pats galvenais, kādēļ cilvēks sekoja viņam? Kādā brīdī jā, bet kādā brīdī viņi sāk arī atbirt. Un viens no galvenajiem, un man vēlreiz jāsaka, es to nevaru pamatot ne ar vienu raksturvietas pantu, bet es redzu, ka tā virzība šeit notiek. 40 dienu gavēšanas laikā viena no galvenajām pārliecībām, kas Kristum tiek nodota, ir, ka vienīgais ceļš, kas palīdzēs cilvēks glābt no grēka, kas palīdzēs cilvēkiem patiesi izveidot attiecības ar Dievu, ir šī te nāve pie krusta. Nevis materiālie labumi, ko varētu dot, ēdiens, apģērbs. Nevis piekāpšanās kādu grēku robežu palaišanu vaļīgāk, lai cilvēki sekot. Nevis šie brīnumi, bet tas plāns ir krusts. Un lai šis plāns varētu būt tāds pilnīgi skaidrs kļūt, tur ir vajadzīgas 40 dienas gavēnei. Redziet, Sātans, viņš bija ar mieru, lai Jēzus dara visu no šī. Es domāju, Sātanam nekādas problēmas nav ar to, ka Jēzus pārvērš ūdeni par vīnu, vai to, ka viņš ir staigājis pa ūdens virsmu. Protams, arī šie apstākļi, šie brīnumi lika domāt cilvēkiem, ka tur nav tikai cilvēks, tur ir kaut kas patiesi dievišķs. Bet ar to Sātans būtu bijis mierā.
Viņš būtu bijis mierā ar visu, izņemot ar šo te krustu. Kristus iešanu pie krusta. Jo līdz ar to Sātans to cīņu ir zaudējis. Jo pēc krusta seko augšām celšanās. Tur tas zaudējums Sātanam ir pilnīgs. Bet ar visu pārējo Sātans būtu bijis mierā. Un ir zīmīgi, ka uzreiz pēc šim te tūkstnešu kārdināšanām Jēzus sāk savu darbu ar lielu pārliecību, to mēs rakstos redzam, sāk mācīt par debesu valstību, tur ir 12 mācekļu izvēle, kur ir vajadzīgs, tur dziedina slimos, kur vajadzīgs, tur dara brīnumus. Tiek mācīti cilvēki. Pēc 40 dienām ir ļoti skaidrs plāns un darbības, ko Kristus dara. Un to nevajadzētu pamanīt to sakarību, ka Jēzus tur ir bijis, lai šis būtu skaidrs. Ko darīt pie tiem cilvēkiem? Pēc kopīga laika ar Dievu Jēzum darbības plāns bija skaidrs, bet tik un tā, pat vēl pēc šim 40 dienām, ir redzams, ka Jēzus bieži aizvien meklē sarunu ar Dievu, lai pārunātu vēl aizvien šī te plāna detaļas par mācekļiem. Apskaidrošanas kalnā tur notiek kaut kāda īpaša vēl aizvien saruna par to, kas notiks Jeruzālēmē, līdz pirms krusta. Tur aizvien ir kādas detaļas, kur ir jāiedrošina, kur tēvs nāk pie savu dēla, paskaidro kādas lietas, iedrošina. Un, mums ir bijusi notikusi jauna gada iestāšanās. Un, man šķiet, katru gadu, kas uzsākās, cilvēki izjūt ar tādu zināmu, tādu kā atskaites punkts jau tas laikam visiem kalpo. Vai nu tur garīgā ziņā, vai fiziskā, vai vienkārši jauns kalendārs jākarina. Katram tāds savs līmenis varbūt, bet tas ir zināms atskaites punkts. Gads ir pagājis. No kura varētu sākt? Es zinu, ka 1. janvārī daudziem cilvēkiem ir tā iedvesma, es varētu sākt dzīvot ar jaunu iedvesmu. 40 gadus varbūt tas tā nesanāca, bet 41. es mēģināšu. Varbūt kāda no jums arī tā jūtās, kāpēc es nevarētu kaut kā savādāk? Varbūt tas iepriekšējais ir bijis tik draņķīgi, ka tiešām būtu kādas lietas jādara savādāk. Un es gribu jums jautāt, un šim nav nekāds sakars ar ikgadējo vēlmi apņemties kādas lietas, zinot, ka viņas neizdarīs, kā daudzi to dara. Bet tomēr tur ir tas jautājums, vai nākamajam gadam tev ir kāda skaidrība par to, uz kurien tu iesi. Vai kādas izmaiņas tu gribi redzēt, salīdzinot ar to, kāds bija tas iepriekšējais gads? Vai tev ir kaut kāda skaidrība par to? Es zinu, ka daudzi mocās ar šiem jautājumiem. Tam pat nav saistība ar gada nomaiņu, bet vispār tā kā ir tāds jauns posms. Kādi iespējams jau ilgu laiku domā, es īsti savā draudzē nevaru atrast vietu, kur es varu būt noderīgs. Ja tā mēs no svētajiem rakstiem bieži izlasām, bet es zinu, ka daudziem tajā brīdī tā galva nolaižās uz leju. Visiem dota kāda gara dāvana, kāda spēja kalpošanai draudzē. Savā ziņā kāda sava vieta, kur es varu būt īpaši noderīgs būt, lai celtu draudzi. Es zinu, ka tad, kad šie vārdi izskan, ir galvas, kas tā nolaižās vai acis vismaz uz leju. Tie vārdi ir labi, bet es nezinu, kas ir tā mana vieta.
Un es zinu, ka ir tādi, kuri to galvu nolaiž lejā, es negribu nekādu savu vietu, jo man ir ērti, kā ir. Jā, iespējams, vai tev ir plāns attiecībā uz šo, ka tu zini, kas ir tava vieta draudzē, kas ir tavs pienesums, ko tu vari dot, ko Dievs tev ir piešķīris. Vai attiecībā uz šo iespējams šim gadam ir kāda jauna vieta vismaz meklējumam šajā virzienā. Ja, varbūt kādiem no jums gadiem iekšā urda tas jautājums, es gribētu kļūt devīgāks. Es gribētu ziedot vairāk, pamanīt cilvēku vajadzības un nepaiet viņam garām. Iespējams finansiāli, iespējams kādā citā formā vēl. Es gribētu, bet ziniet, šis te gribētu bez tāda praktiska plāna, kā tas varētu notikt, bieži vien paliek, ka nākamgad tu šo pašu jautājumu uzdos. Vai tev ir plāns, ja šis ir tavs nolūks? Es gribētu dot vairāk, jo Dievs man ir devis vairāk. Es pat redzu, ka es varu, bet kā tad es to darīšu? Ir cilvēki, kas pūlās gadu no gada un saka vienu un to pašu teikumu. Es no tiem svētajiem rakstiem neko nesaprotu. Es viņus dzirdu un mācītājs stāst, paldies, ka viņš arī tā labi pastāst. Kādreiz netik labi iespējams, bet viņš jau stāsta, bet ja nebūtu tas mācītājs, es neko nesaprastu. Es pats, kad lasu, tad es nevaru atšķirt Jeremiju no Jesajas un kas tur ir rakstīts, ir grūti. Jā, jo tas ir zināms darbs. Tā ir zinām ielikšanās. Gadu no gada arī es redzu, ka es kaut ko vairāk saprotu tikai tāpēc, ka tur ir zināms plāns, kā tad es lasīšu tos rakstus. Patiesībā ielikt, kad es to darīšu. Un, protams, jūs teiksiet, jau var jau apņemties, un tad jau tas plāns izjūk, un Dievam jau ir citi plāni. Tā ir ļoti bieži, bet pārsvarā tie ir attaisnojoši vārdi, lai tu neuzsākt neko. Ja Dievs mainīs tos plānus, viņš to darīs tāpat, bet problēma ir nevis, ka Dievam nav plāna, bet tev nav. Ļoti bieži mums nav. Es zinu, ka daudziem no mums ir izaicinājums vietās, kur mēs strādājam, kur mēs mācāmies un starp draugiem, kādā brīdī liecināt par Kristu. Un tas ir izaicinoši, kādam tas plūst dabiskāk, kādam tā ir liela saņemšanās, bet visi mēs saskaramies ar to, un kādiem, es ticu, ir tas jautājums, es gribētu vairāk cilvēkiem stāstīt par to, kas ir Kristus, apliecināt, ko tas man ir mainījis, ko tas man ir nozīmējis, lai arī mani, tas sabiedrības loks, kur es atrodos, kas neko nezinu vai nesaprot par Kristu, ka viņiem būtu kaut kas no tā viss pieejams. Tur kāda uzdrošināšanās vajadzīga. Es nevaru teikt, ka tu šo vari tā gluži ieplānot. Tagad es šonedēļ 7 cilvēkiem tā pastāstīšu. Varbūt pat var izvēlēties ar kādu, veidot kādas attiecības, kur tas var novest pie tā, ka tu vari liecināt. Bet, ja tur ir tas drosmes trūkums, tad vai tev ir vismaz plāns, ka tu lūdz Dievu par to, lai tev būtu šī drosme to darīt? Bet tas ir zināms plāns vienmēr. Vienmēr apakšā ir zināms arī plāns, ja es gribu kādu izmaiņu, kādu lietu iekustināt. Un ar vārdu plāns nevajag baidīties, ka es izveidošu kaut ko mākslīgu. Var izveidot arī kaut ko mākslīgi plānojot, ja tu neļauj, ka Dievs ievieš izmaiņas. Bet mūsu plānam ir liela nozīme.
reizē mūsu plāns ir tas pats, ko mēs sakam, mūsu centība. Ja tu tiešām centies kādas lietas darīt pareizi, tas noved pie tā, ka tu gribi arī mazliet plānot, ka es pie tās centības palieku. Ja kādreiz laulībā ir milzu tie jautājumi, es gribētu biežāk apliecināt kādreiz arī to mīlestību savai sievai, vai no sievas skatu punkta arī savu respektu un tādu paklausību vīram biežāk paust, nekā tas ir sanācis. Ja, arī tā ir lieta, ja tur ir grūtības, ja tur kā minimums tu nezini kā, un tu saki, man vajag, lai Dievs mazliet maina mani, lai es to spētu, tad lūdz par to, bet mazliet arī plāno to, nevis vienu dienu gadā es par to lūdzu, un tad jau Dievs sapratīs, ka man to tik ļoti vajag. Te būtu daudz tematu, bet pēdējo es nevaru atstāt, nepateikt. Ir cilvēki, kas cīnās ar to, ko es pēdējā dievkalpojumā jau vairāk runāju, ar draudzi. Ar draudzi. Es uz to draudzi, tā, viņa man ir. Es zinu, ka es esmu viņā pierakstīts, viņā kristījies, iespējams precējies viņā, bet es viņu tā nopietni neesmu tā tvēris. Es uz viņu tā ierodos tad, kad ir kādi svētki vai tad, kad man dzīvē ir kaut kas pilnīgi traks noticis un es savādāk vairs nevaru, ka man vajag draudzi. Un varbūt tā viena vēlme, ko tu gribētu redzēt, ir, ka, pieņemsim, ar šo gadu es gribu draudzē būt klātesošs tur, kur draudze sanāk kopā, tur, kur tas notiek. Nevis tikai tad, kad man ir bijis viegli ierasties, kad es esmu labi izgulējies. Varbūt kādu no jums domā, jā, es gribētu, ka draudze man kļūst par kaut ko nozīmīgāk, nekā tas ir bijis līdz šim. Un redzēt arī tur, ja tu tā gribi, zināms plāns, zināma disciplīna, tik un tā būs klātesoša un vajadzīga. Ja tu teiksi, es gribētu, ka man draudze ir kaut kas svarīgāks, bet 11 ir par agru, lai šeit būtu. Tas nozīmē, ka tu vienkārši to negribi īsti. Tur sava disciplīna un plānošana, lai es varētu pamosties, lai iepriekšējā vakarā es aiziet normāli gulēt, lai to varētu izdarīt, būs vajadzīgi. Praktiskas detaļas, praktisks plāns. Un ja nekas tāds gadu no gada netiek darīts, ja tu neapskati tās savas dzīves, tās lielās jomas, un tu neuzdod jautājumu, vai šajā jomā ir kaut kas darāms, kaut kas praktisks, tas noved pie tā, ka nekāda garīgā pieaugšana jau nenotiek. Ļoti bieži nenotiek. Un ar nākamo svētdienu, ja nekas nenotiks tāds neplānots, tad es sākušu tādu svētdienu ciklu par garīgu cīņu. Un šīs mazās detaļas, kuras es te pieminu, un varbūt kādam no jums šķiet tās jau tādas niecīgas, varbūt pat detalizētu, tā ir daļa no tās garīgās cīņas, kur mēs bieži vien sakam, es jau cīnos ar to, ka man uz to draudzi nesanāk, es cīnos ar to, ka man tur tā ziedošana nesanāk, es cīnos ar to, ka es nespēju to ticību Kristum tā apliecināt citiem, es cīnos ar to, ka es varētu vairāk lasīt Bībeli un pielikt pūles viņu saprast, es cīnos, bet bieži vien šim apakšā cīņas nav vispār. Tā ir tā skarba, bet realitāte, ka cīņas bieži vien nav vispār. Un
Tāpēc garīga cīņa tā ir kaut kas tāds, kas nepārtraucās īsti nekad. Varbūt kādiem no jums tas noder, visiem ne, bet ja tu pamani, ir kādas lietas, kur es tiešām gribu redzēt izmaiņas, ja, varbūt uztaisi sev tādu zināmu sarakstu. Kas tās ir? Kur tu gribi redzēt izmaiņas? Un tad šajā gadā pieliec kāds zināms pūles, ko tu vari, un Dievs liks klāt savu daļu. Pēc gada apskaties. Varbūt visas tās lietas nebūs mainījušās, un Dievam būs bijuši savi plāni, un viņi nebūs pilnībā vienādi ar tavējiem. Bet pēc gada apskaties, vai kaut kur notika progress, vai tu biji garīgā cīņā, vai tu viņā piedalījies, vai tie bija tikai vārdi, kad es cīnījos. Ja tas jautājums ir, vai tev ir plāns garīgai dzīvei, kuru tu dzīvo un kas turpinās arī jaunajā gadā. Redziet, Kristum bija plāns, Tēvam bija plāns, kurš ik pa brīdim tika no jauna saskaņots ar Kristu. Un tas plāns, ja mēs jau rakstos, es ticu, tā komunikācija viņiem bija daudz biežāka, nekā mēs rakstos to redzam. Bet tur ir 40 dienu gavēnis, kā īpašs laiks, pēc kura Jēzus zina, kā darboties pie mācekļiem, kādus mācekļus izvēlēties, kurus brīnumus darīt, kad arī nedarīt tos brīnumus, kad viņam prasīja, rādi kādu zīmi. Tur ir brīži, ka viņš neko nedara. Kurā brīdī iet uz šo te Jeruzālemi, tur bija plāns, kas ir saskaņots ar Dievu. Un arī jums, vai jums ir plāns, ko tu saskaņo ar Dievu nākamajam gadam? Ir vērts piedomāt pie tā un to vismaz apskatīt, kuros punktos es redzu, es nevaru šogad savādāk, kā pie šīm jomām kaut ko darīt. Un kādiem no jums iespējams tas ietvers to gavēni, kā to darīja Kristus. Es jūs negrūžu uz 40 dienām, bet kaut vai minimāli, tik cik jūs katrs redzat par labu, bet iespējams tas ietver arī to, vai tev ir plāns, kas ir saskaņots ar Dievu. Pielūksim. Tēvs, es ticu, ka tu esi vienīgais, kurš patiesi zina, kāda tieši garīgā cīņā mūs ieved arī šis 2025. gads. Tev ir zināms tas plāns, ko vajadzētu iet katram no mums. Un Tēvs, mēs lūdzam, ka mums ir drosme priekš sevis arī to lūgt no tevis, lai tā skaidrība būtu. Tēvs, un tur, kur mēs arī paši pamanām un skaidri jau zinām, ka šī vai cita joma ir tā, pie kuras man ir jāpieslēdzās nopietnāk, kā tas ir bijis līdz šim. Tur, Tēvs, es lūdzu, ka mums ir arī šī drosme saskaņot šo savu plānu ar tevi. Lai nav tā, ka tur, kur mēs sakam, ka es jau cīnos, nekādas cīņas patiesībā nav, ka tur, kur mēs sakam, es cenšos pieaugt, tur nekāda pieaugšana nav, bet ir lejupslīde. Tēvs, mēs lūdzam, ka jaunā gada iestāšanās
mums palīdz arī nospraust kādas lietas garīgā ziņā, kur tu mūs gribi redzēt, Tēvs. Un mēs lūdzam to pašu arī par visu draudzi kopumu. Kas ir kādas lietas, Tēvs, kuras tu gribi redzēt mūsu kā draudzi darām? Kur ir mūsu plāns? Kādu plānu šim gadam tu redzi mums? Par kādām tēmām sludināt, kādus iespējams pasākumus organizēt, ko iespējams vairs nevajag darīt. Un citas lietas, Tēvs, mēs lūdzam gudrību no Tevis šajās lietās, gan par draudzi, gan katram atsevišķi. Tēvs, un palīdz arī, ka mēs mācāmies skaitīt tās svētības, kuras mēs iespējams pēc gada atskatoties varētu pamanīt. Kur šogad sākoties mēs esam kaut ko pierakstījuši un gada laikā ar Tevi kopā gājuši, lai tas mainītos, un pēc gada apskatoties redzēt, ka Dievs šo tu esi vedis uz priekšu. Tas vairs nav tā, kā tas bija. Ir labāk. Tēvs, palīdz arī mums to, ko šodien piefiksējam, uz to godīgi atskatīties nākamgad. Tēvs, Tev lai ir pateicība par visu, kur ir bijusi pieaugsme, kur ir bijusi iestāšanās garīgā cīņā arī aizvadītajā gadā. Tēvs, paldies par tām cīņām, kas ir uzvarētas aizvadītajā gadā. Paldies par raksturu izaugsmi, par zināšanu izaugsmi, par atziņu izaugsmi, par izaugsmi attiecībās ar Tevi, Tēvs, kas pagājušā gadā, es ticu, ir kādiem bijusi. Paldies, ka arī šie ir atskaites punkti šim brīdim. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tavā vadībā mēs to mūsu plānu saskaņojam ar Tavu. Un gan draudzē, gan katrs atsevišķais kristietis piedzīvo augšanu Tava gara vadībā. Āmen.